Čau, labvakar! Te Baiba, podkāsts Attiecības ar dzīvi. Šodien pie manis ciemos ir Engurniece. Meitene, kā es viņu atceros vēl pavisam mazu, nu jau sieviete un es teikšu arī tāda forša liela Engurs patriote. Bet es joprojām meklēju, kur dzīvo laime un kā tā izpaužas mums katram. Šodien Madara, sveika Madara! Čau, Baiba! Pastāstīs mums, kādas ir viņas attiecības ar Enguri, kādā sakarā viņa sevi var saukt par Engurnieci, un pēc tam jau paraksim dziļāk, kur dzīvo viņas laime. Madara, man dzīvē ir iegājies tā. Es ar milzīgu pateicību mostos katru rītu. Es zinu, ka Dievs mums ir devis 86,400 miljonus, tātad es saku vesels miljons gandrīz, sekundes jaunai dienai. Un es katru rītu priecājos, ka es esmu pamodusies, priecīga, saule spīd ārā pa logu, un es joprojām esmu mājās Engurē, izjūtu ievelku gaisu un dodos darīt kaut ko lielu, ja? Bet, protams, vienmēr jāsāk pašai ar sevi. Kā ir tev? Kā tu mosties no rītiem mūsu foršajā Engurē? Pēdējā laikā jo vairāk gadu nāk, jo vairāk liek aizdomāties tas, ka neviens mums nav solījis rītdienu. Un tāpēc gribas maksimāli to dienu nodzīvot, izdzīvot to dienu ar tādu pilnvērtīgu dzīves sajūtu, kad tu ej, dari to, kas tev patīk, tu nestrīdies, nekasies par sīkumiem un vienkārši baudi to, kas tev ir ģimenī, cilvēkus apkārt, vidi, kurā tu esi un Enguri, jūru. Nevienmēr sanāk, jāatzīst, protams, ka mēs esam tikai cilvēki ar savām emocijām, savām jūtām, ar saviem izvirdumiem, ar labajām dienām, sliktajām, ne tik labiem apstākļiem vai situācijām, bet es turpinu sev atgādināt, ka dzīvīt mums ir viena un pa maksimumu jāmēģina nodzīvot tā kā tev gribas un ar to baudījumu sajūtu. Un te, klausoties tevī, man noteikti ir jāpiemina tavs vecais tētis, kuru pazīst visa Engure, un viņš ar tavu veco mati ir bijuši mana mammas un tēta ģimenes draugi, un mana bērnība bez Haranko. Viņš, manuprāt, ir bijis klātesošs ar savu darbību, ar savu smaidu ikvienam Engurniekam visu savu dzīvi, un viņam bija teiciens. Viņš vienmēr teica, vai viņa pasmaidi, dzīvīt ir skaista. Un arī par tavu vārdu, kad tu piedzimi, es zinu, ka bija vesels tāds stāsts. Arī man bija tas gods pastrādāt veikalā, kas saucās Madara, jaunībā mums Engurē. Un tāda es sadzirdēju, ka viņš tevi bērnībā sauc par Stibiņu. Un es domāju, kas tad ir? Tas skuķīts tāds tievs un maziņš un smalks, kāpēc viņu sauc par Stibiņu? Un viņš teica, Baibiņ, mīlestiviņa. Tā ir? Tā tas bija. Un es no tevis izvilināšu vēl drusciņu vairāk. Tu savai mamītei piedzimi diezgan agri. Jā. Pat es teikšu ļoti, ļoti agri, jā, mūsu laikā, kad man bija 14, uz to laiku mamītei bija kāds gadiņš vairāk. Tajā laikā tas bija ļoti milzīgs notikums, ja teiksim tā, retums. Es domāju, tavai ģimenei nācās pārdzīvot ļoti lielu sabiedrības izturēšanos spiedienu, drīzāk gribētu teikt, ja. Un viņi to uzvarēja. Viņi tika tam pāri, manuprāt, un šobrīd esi tu brīnišķīgi uzņēmēja Engurē. Ko tu saki, kā tev atcerās pašai savu tā bērnību? Jā, es esmu daudz runājusi ar mammu, ar tēti, ar veco tēti, un tas, kas iespiedies atmiņā, kad mamma konstatēja šo faktu, kad viņa ir gaidībās, kas jau bija jāatzīst krietni vēl, 6. mēnesis, jo, acīm redzot, tajā laikā par tuvības lietām publiski neviens nerunāja, tā bija tāda tabū tēma, zona. Un tad vecais teica, ko tu pieminēji, Harunkuls, teica, nesatraucies, mēs ar šo visu tiksim galā, tu turpinās mācīties, līdz ko varēsi atsākt, un mana oma skatīs tevi. Un šeit es sēžu.
Un tavā balsī arī klausoties, tev tas ir ļoti emocionāli, es tā saprotu. Jā. Un ka viena no tavām laimītēm dzīvē, es pat teiktu, ir konkrēti šajā cilvēkā, vecātētī. Jā, viņš man tāds pats tuvākais cilvēks. Jā, viņš ir ļoti, ļoti, ļoti sirsnīgs. Pirmkārt jau man jāsaka paldies, ka tu vispār runā par šo tēmu, un tas ir vienmēr bijis tā ļoti interesanti. Daudzas lietas, kā sabiedrības tām skatās, kā ir kaut kāds spiediens vai kā reaģē ģimene. Uz daudz ko, ne tikai uz šādām lietām, ja. Un ģimene vienmēr ir bijusi tā svarīgākā, manuprāt, ja. Tavā gadījumā ir tieši ļoti līdzīga, un manuprāt, vecais tēvs ir vienmēr rūpējies par visiem jums, un no rīta līdz vakaram cēlies un kritis, un viņš arī ir milzīgs patriots Latvijas, ja, un es tā kā ļoti ceru, ka kādu dienu viņš atnāks ar mani šeit parunāt. Pie tā mēs piestrādāsim. Vai ne? Jo, jā, man tāda cerība ir. Bet, Madara, tu šobrīd, darbojoties Engures uzņēmējdarbībā, darbojoties ēkā, kura ilgus gadus, teiksim, nebija tāpat skaistākā vai labākā savā kondīcijā, un tu šobrīd uz pilnu duku esi pieķērusies tai un dari, ja? Kaut ko mēģini, lai tur būtu vēl foršāk nekā bija, teiksim tā, ja? Tā ir brīvprātīgi, piespiedu kārtā, kā es to saku. Nebija vispār plāna tā dzīvē, ne par lielo ēku Jūras ielā 62, ne par jebkādu darbību. Jo es un uzņēmēju darbību, es zinu kaut kāds pamats, bet tas nav par mani. Es tomēr esmu cits profesijas pārstāvis. Un jā, vienā dienā tas notika, vecumdietņu veselības atšķobījās, un ņemot vērā, kad es esmu šeit uz vietas, tad tā sanāca, kad es un mans vīrs, tas vienkārši bija jāpieslēdzās un jāsāk atbalstīt. Un tā mēs pamazām sākām, līdz sapratām, ka tas vairs nav tikai pagaidu variants, kad jau mēs esam kādu ilgāku laiku to paralēli saviem darbiem daram. Un tā esam nonākuši jau 5 gadus. Šo šeptējam un viss, kas ienāk, viss tiek investēts, lai radītu vidi sakoptāku un cilvēku vēlmi turpināt atgriezties, jo tomēr tā ir ēka Engures centrā un tas, ko reprezentē ciemu arī kaut kādā formātā un gribas, lai ir forši un cilvēkiem ir sajūta, ka te notiek, te gribas kaut ko radīt. Lai cik tu entuziastiski par to visu stāstīt, darbs tur ir milzīgs. Tā ir tā neredzamā daļa un, kā es saku, ka latvietim pēc savas būtības patīk lielīties vai nelielīties, sūdzēties savā grūtumā. Es esmu latvieta līdz kaulam, bet man nepatīk šo smagā darba sajūtu vai to neredzamo daļu baigi visiem publicēt. Jā, atbildot savu jautājumu, tur ir milzīgs darbs. Pāršā tas ir mans vīrs. Es esmu savas lietas, ko es varu izdarīt. Es viņu atbalstu ar juridiskiem jautājumiem, dokumentu kārtošanas, pieteikumu, rakstīšanas, grāmatvedības un tādas lietas, bet viņš ir tas fizisko darbu darītājs un materiālu gādātājs un smadzenes, kurš sēž un domā un reķina, vai to varam vai nevaram. Tas nav viegli, bet ir forši redzēt to rezultātu. Visu cieņu Kristapam, jā, bet tad mēs tagad sadzirdam, ka tas ir kopīgais darbs, un es atļaušos teikt, ka tur jau tev vēl fonā jums ir arī mammas un tēta darbs, jums ir arī 3 bumbuļi mājās, kā jāsaka, ja? Un vēl jūs izdomājāt, ka varētu kafejnīcu izveidot. Jā, kāpēc gan neizstāvēja tukšu telpu? Kāpēc gan, lai neizveidot kaut ko, atkal balstoties savām sajūtām, kur aiziet un gribas pabaudīt vakaru ar foršu vidi, ar atmosfēru, fonu mūziku un ar savu mokteili glāzē. Tad pastāsti man tagad tā. Ir ļoti daudz ko darīt, vai ne? Jā. Ir ļoti daudz. Darāmo darbu saraksts ir liels garš un tie ķeksīši pildās mazāk nekā idejas. Tieši tā. Un ēka ir brīnišķīga, jūs izveidotā kafejnīca ir vēl brīnišķīgāka un bērni prieks skatīties. Darba tātad, kā jau es teicu, tur ir daudz.
Bet ja jau tu tā negribētu, un ja tev tas nesniegtu nekādu gandarījumu sajūtu, nu, tu saproti, uz ko es velku, ja tās laimītas mēs tagad meklējam, vai tad tu to darītu? Nē, nekad. Tās mazās padarītā darba sajūtas ir tā ikdiena, kas veido to kopējo tavu fonu, sauksim to par laimi vai vispārējo labbūtību, vai es nezinu, kā vēl moderni to nosauc. Bet, jā, tas gandarījuma sajūta, ko tu redzi rezultātā, tas arī ir viens no mazajām laimes atslēdziņām. Tieši tā. Veidojot vispār, gatavojoties ne tikai tavai sarunai, arī ar iepriekšējiem vēl nākamajiem viesiem, es esmu izlasījusi entos pētījumus par laimi, grāmatas, man ir draudzene, kas raksta grāmatas par laimi, ja. Es esmu gadiem tajā iekšā, un man ļoti, ļoti patīk sarunas, saprast, kas laime katram nozīmē, ko nozīmē, tā man jāsaka, ja. Un vienā no pētījumiem laimes, viena no tādām izpausmēm, vai pat es tā precīzāk tūlīt tev pateikšu, secinājums ir ļoti vienkārši, nevis nauda, ne karjera, bet attiecību kvalitāte nosaka, cik laimīgi mēs jūtamies. Kā tev liekas? Noteikti 100%. Vai ne? Jo līdz ko tev ir kaut kādas savstarpējās attiecības, nezinu, kaut ko iebuksē vai kaut kāds karsts bijis sadzīvis, kas, nezinu, aiztaisīt atvilku kurpes, tad tā, vai tas viss ietekmē tavu komunikāciju un tavu pašsajūtu dienas beigās, un tad tu staigā bubini par kaut ko, vai tu esi vienkārši priecīgs, un tās dienas kopējās rezumē ir, paskaties atpakaļ, šodien bubināju vai nē, bubināju, tātad, līdz galam labi, ja es nejūtos. Bet tad, kad ir tās ķeksīšu dienas foršās, kad ir tiešām viss bijis tā salīdzinoši glūdi, bez kaut kādām tur liekām aizķeršanām, tad tu esi tāds priecīgāks un tāds mierīgāks, un tā kopējā vide attiecīgi arī ir. Tu jau redz pēc bērniem, ja tu esi stresains vai neomāja kaut ko ar savu vīru pakašējies, tad, mājās ir tā, kā ir atmosfēra, pārējie tu jau var neteikt. Viņi jūt. Tāda viss sūklīša. Tas viss iet gaisā. Vai ne? Viņu jūt, viņi tā kā tādu sūklīšu uzsūdz to mammas garstāvokli, un mēs to ļoti zinām, tur jau nav jāmeklē pētījumi, to mēs visas dzīvē zinām. Bet vai tu atceries kaut kādu konkrētu sajūtu notikumu, kad tu sāki par to domāt, kad tu aizdomājies, kā tu secināji, ka mana izvēle, mana attieksme pret dzīvi, pret dienu rada šos tālāk šos viļņus. Es esmu kā tāds devējs tālāk. Tā publiskā izģērbšanās noteikti tagad būs, bet tas nav 20, ne 25, arī ne 30 laikam. Es teikšu, ka kaut kas, ja tā pavisam godīgi pāris gadus atpakaļ, kādus 5, manuprāt. Tad es tā līdz kaulam apzinājos, ka es esmu šis zibens, kurš spēja ietekmēt to spērienu jaudu. Jā. Viss ir atkarīgs pa lielam no manis. Kā es to dienu novadu, tāds arī ir tas rezultāts. Savstarpējās attiecības kvalitāte. Tieši tā. Vai ne? Un to tu izdzīvo tikai esot šajā attiecībās, nevis lasot grāmatas, vai ne? Reālā darbībā. Grāmatas ir viens un dzīvīt ir otrs, bet dzīvīt ir skaista, vai ne? Kā mums kāds vietas cilvēks teica. Un vēl viens secinājums, vēl vienā pētījumā, ja? Mūsu domas, ieraduma reakcijas, ne tikai dzīves apstākļi. Laime nav tikai tas, kas ar mani notiek. Tā doma ir tāda, ka laime vai tā ir slēpjas manā attieksmē pret notiekošo? Tā ir tava izvēle. Kā tu to paņem, no kuras puses tu skaties uz to, un kā to gribi attīstīt, var attīstīt pozitīvajā versijā vai negatīvajā versijā, kā jau, manuprāt, minēju, būt upuris vai pieņemt faktu, jā, ir šitā, bet es apzināti izvēlos darīt savādāk, iet pozitīvajā virzienā. Ļoti labi, un tas nevienmēr ir viegli. Galīgi ne. Un vai laimīgs cilvēks ir stiprs cilvēks? Tātad, ja es esmu spējīga izdarīt šādu apzinātu izvēli, kas nav viegla izvēle, es uzskatu, ka es esmu stipra. Kā tev liekas? Apzināts cilvēks tas ir. Es tā domāju. Tātad nav stiprs vai vājš, bet apzināts.
Apzināti izdarīt izvēli, kā es darīšu tālāk. Vai es zinu, ka man sāpēs, vai būs grūtāk, bet es zinu, ko es gribu sasniegt drīzāk tā, vai ne? Jā, un kā tu attiecies pret to lietu, ka pateicība vēlreiz ir viena no laimes atslēgām? Pateicīgi Es ļoti ilgi rakstīju šīs ikvakara pateicības. Tas, manuprāt, bija veids, kādā es varu kļūt apzinātākā un lēnāka, jo es esmu ļoti strauja un impulsīva, kas reizēm lēmumu pieņemšanā nav labi, tā kā tu minēji, tu no sākuma izdari, un tad domā, sekas ir dažādas, bet dažreiz tas nostrādā par labu tev. Labi. Manā dzīvē ir ļoti skaidrs, ka pateicība ir ļoti svarīga lieta. Caur pateicību es novērtēju jau to, kas man ir, un caur pateicību es, es neesmu arī nekāds, nepārvēršos par upuri, bet es esmu mierā ar to, kas man ir, drīzāk tā es varētu pateikt, ja. Jo salīdzināšanās ar citiem arī mums ir Latviešu gēns. Teiksim tā, jā, varbūt pat laimes zaglis, kaut arī es vienmēr esmu teikusi, ne visa salīdzināšanās. Teiksim, ja, manā gadījumā, ja man ir uznācis kaut kāds krēņķītis, un man tur gribas ārprāts, kā man tur žēl, man tur savādāks rociņas nekā citiem, ja, tad es vienmēr stāstu to savu gadījumu, fotografēju dziesmu svētkus, un man blakus pieskrēja puisis fotogrāfs arī, kurš gribēja nofotografēt attiecīgo kadru, un viņam nebija roku plauksts delnas. Un tas tev noliek uz pauzes kaut kādā brīdī, ja tev ir ienācis man kauns vispār kaut ko tādu runāt, ja man ir ienācis kādreiz kaut vai žēlums, ja, protams, es tagad tā banalizēju visu, man nav bijis sev žēl, nekad es vienmēr gājuši uz priekšu un rīkojusies, bet šāda salīdzināšanās tā kā nodara reizēm, vai ne? Iespējams, ka jā. Tad tie ir tie mirkļi, ja es par sevi runāju. Kad es ieju upurītī un tad es ieslēdzos sevi un spilvenā paraudu, kāpēc man šitā, kāpēc man tik grūti, vai kāpēc man kaut kas neiet. Bet tas ir mirklis, kurā es sev ļauju pasēdēt upurītī un atļauju šo emociju palaist. Tā kā rītīgi ļauju. Jo viņi jau kaut kad sakrājās no tā, ka mēs esam darītāji. Tas tikko, ko es teicu, mēs daram, neļaujam sev tā kā izskumt tās negācijas, tās pat nav negācijas, tās netik labos notikumus. Ja? Un tu pārvari, laimīt, bet jābūt jau kaut kādai iztecei. Savu veidu sazemēšanās. Tad, kad es rakstīju īstenībā pateicības, sākumā man gāja ļoti grūti. Es domāju, par ko? Vesels cilvēks, ģimene, visi forši, ko man vēl rakstīt? Tur uzliku savu pašmērķi un tur 15 lietas katru vakaru uzrakstīt, bet censties neatkārtoties. Un tas nav tik viegli. Un tad tu saproti, hei, bet virs manām debesīm nekas nelido. Jep. Un man ir tīrs ūdens. Jā, ir sveiks gaiss. Un tad tu sāc plašāk varbūt novērtēt vairāk to, kas tev ir, par kurām ikdienā tu pieņem kā pašsaprotamu. Jo tāds vienkārši viss ir. Tā kā tu dragā dzīvi un nemaz neredzi šīs lietas. Bet tad, kad tu sāc kļūt apzinātāks vai vismaz ej to posmu, lai mācītos tāds kļūt, tad tu sāc novērtēt šīs lietas vai to pašu jūru, ka tu aizēji pie jūras un te ir forši un tas man nomierina. Bet ko tev tad, atgriežoties pie sākuma par ēnguri, ko tev vispār nozīmē? Ka tu arī dod ēngurai kā tādai ar savu darbību, ar savu uzņēmēju darbību, ar savu cilvēcību. Tu esi devējs, jā? Tu gaidi arī kaut ko atpakaļ, varbūt kādu novērtējumu, vai kā ir tev tāda iekšējā sajūta? Man novērtējums pēc savas būtības vispār neko, kad lai man tur kāds nāk, teikt, vai paldies, vai tu tur kaut ko amazing dari. Nē, man vienkārši ir pašai tā sajūta, ka tas ir rezultāts, kas ir radīts un man patīk. Tas man pašai ir tā gandarījuma sajūta, ko mēs esam radījuši. Tā ir tā laimīga. Jā. Tā ir tā laimīga. Es jau kurā sarunā saskaros, ka tā laime nav kaut kas tāds, ko mēs ilgi gaidām. Arī tādas ir, jā, ka tu visu dzīvi kaut ko gaidi un viņš atnāk vai neatnāk un tu vilies, bet mācēt ieraudzīt šo ikdienu. Jā. Mazās lietiņas.
mazās lietiņas, vai ne? Es reiz vecstāvam sev uzdevu jautājumu, par mīlestību, ņemot vērā, viņam ir milzīga pieredze šajā dzīvē. Kas ir mīlestība? Viņš kādu brīdi domāja, un viņš man atbildēja, ka viņu prāt, ka mīlestība ir tad, kad otru cilvēku var pieņemt ar visiem saviem plusiņiem un mīnusiņiem, ka tev viņš vairs netriggerē ar savu atvilku, neaiztaisīto vai vēl kaut ko. Vienkārši viņu pieņem tieši tā, kāds viņš ir. Ja mēs to varētu 18 gados. Nē, nekad. Bet kaut gan jaunā paudze, man liekas, šobrīd skatoties, kad viņi kļūst apzinātāki daudz laicīgāk kā mēs, ja man tas ir jāsaprot 30 plus gados, tad es pieņemu, es jau redzu savā vecākajā meitā, ka viņā jau ir kaut kādas iezīmes, kura, wow, būtu man šī te laicīgi tas bijis. Parunā ar mūsu mazo Gustiņu. Mazo. Tur tāda filozofija nāk ārā, un es ar lepnumu klausos, jo viņi ir savādāki, protams, nekā mēs bijām tajā vecumā. Ja? Un tas ir tikai normāli. Arī mūsu mammas un mūsu vecās mātes pateikt, ka mēs bijām savādāki, kā viņi bija savā vecumā. Pasaule mainās, un viss notiek, un tā tālāk. Bet, kad tu satikies, šobrīd tu apzināti dzīvo, tu spēj paskatīties uz savu dzīvi, pateikties, aptuveni saprast, uz ko tu ej, un kas tev sniedz laimes un gandarījumu sajūtu. Ja? Es gribu tev pavaicāt, vai tu pastāstīsi, kad tu satiki Kristapu, kā tu zināji, ka tas ir īstais? Tu zināji, tu man teici vienreiz. Jā, padomā, ko es tev teicu, bet tur bija tā sajūta. Tā, kad... Tu nevar ar nevienu aizstāt citu sajūtu, vai ne? Nē, tāda otrais nav. Vai tas ir tāpat kā piedzimstot pirmiem bērniem? Tā ir vienreiz dzīvē. Ar otro tā ir cita. Bet tā pirmā, tev ir dažādas attiecības bijuši, dažādi cilvēki. Bet tieši tā sajūta ir unikāla. Once in a lifetime. Man tā gribētos domāt. Vai ne? Un to nevar nosaukt par kaut kādu klikšķi vai vēl nezinu ko. Vienkārši tu zini. Un viss, un tad jau tas attīstās. Jā, par kaut ko lielu. Bet šobrīd ir jāskatās, šobrīd tu redzi, kā tas attaisnojās, kaut vai tādā ziņā, ka jūs strādājat kā tāds fantastisks tandēms. Fantastisks tandēms, jā, ar saviem izaicinājumiem, protams, jūs arī strādājat kopā, jūs radat kopā kultūru, un tāpat zinu, ka tas nav viegli. Strādāt kopā nebūtu viegli. Jo mēs bieži vien varam ieraudzīt lietas, ko mēs varbūt negribētu ieraudzīt, kuras parādās, bet darot šīs lietas visas kopā un paskatoties, ko mēs esam radījuši gan ģimeniskā sfērā, gan uzņēmējdarbībā, tad mēs esam tādi cimds ar rociņu, kurš miedarbībā, lai kā, bet mēs esam, kolosāla komanda kopā. To es arī gribēju akcentēt, un man ļoti, ļoti patīk. Tātad tas jau ir tas arī, kas rada, vai ne, dod šo gandarījumu, šo laimes sajūtu, ka tu esi uzticējies toreiz, pirms daudziem gadiem, tai iekšējai sajūtai, ka tas ir tas cilvēks, un tu joprojām esi ar viņu kopā, un tas attaisnojas. Kā tu teici, roka ar cimdiņu, ja? Jā. Labi, parūkamies dziļāk. Parunājam, cik daudz laimes ir naudā? Pēc būtības pašā naudā laimes nav, bet lietās, ko nauda tev spēj nodrošināt vai tavu labklājību padarīt labāku, tur tā gan ir taisnība. Ar naudu tu vari daudz izdarīt, lai veidotu savu dzīvi labākā līmenī, labklājības līmeni savai ģimenei, bērniem. Un tā arī ir, tā tomēr ir neatņemama sastāvdaļa, tas viss kopumā. Un cik daudz tev nozīmē, ka, teiksim, jūs kā pāris, jūs esat atraduši savu prasmi sevi nodrošināt ar to, lai vismaz tā joma būtu sakārtot? Vienmēr var labāk, tas ir skaidrs, un ja nebūs mērķi, tad izaugsmes nebūs, ja jau mums baigi labi, tagad ar šito mums pietiek. Nē, attīstīties vajag. Kur attīstība, tā ir izaugsme un potenciāls domāt tā kā plašāk. Tev patīk izaicinājumi? Bez izaicinājumiem nav attīstības.
Un tu viņus uzņem ar tādu prieciņu, ar tādu laimes sajūtu. Pat nē, bet laimes sajūta atnāk tad, kad tu esi kārtēju izaicinājumu varbūt. Jā, tad, kad es redzu rezultātu. Bet ja kādreiz man likās, kad radusies problēma, tā ir katastrofa, tad tagad es mēģinu skatīties uz jebkuru problēmu kā atkal vietu izaugsmai, kad man ir iespēja šo risināt, un es zinu, ka es to varu atrisināt, jo pa lielam visam ir kaut kāds risinājums, labāks vai sliktāks, bet risinājums ir. Un tas dod atkal tādu vēlmi darīt. Labi. Mēs tagad sapratām tādas pamatlietas no tevis. Bet, lai atgrieztos pie tā, kā es teicu, ka tomēr mēs esam devējas, zibens, jaudas kontrolētājas, saki, kur tu ņem spēku, lai šo zibeni, jaudu, bubināšanu un visu pārējo apzinātību gal galā kontrolētu, turētu rāmjos ar tādu savu labu garstāvokli, labbūtību, kur tu smelies šo spēku un vispār. Neteicu, ka es tur rāmjos. Ja mēs tā godīgi. Rāmji ir rāmji. Tad, kur ir rāmas, tur ir ierobežojošie faktori. Un sevi ierobežot, tas ilgtermiņā nestrādā. Es kādreiz skrēju. Tad es skriešanas viens gadījums ļoti spilgti atceros to dienu, kad mēs ar vīru izgājām skriet un vecāja teica, atbrauc pastīties bērnus. Un tāds viegls lietiņš, silts laiks, rītīgi labi skrien, tāds skrējiens, ar nereālu baudu. Un tā kā no jauna sapratu, wow, kā man šitas patīk. Bet tad šis skrējiens sakustināja, acīm redzot, kādus akmeņus manā ķermenī. Tas man noveda uz diezgan uz lielu pauzi uzlika. Bet tas nekas. Es plānā atsākt to skriešanu, jo tur tā ir tāda izveidināt galvu un bez mūzikas vienkārši būt ar sevi. Bet es dejoju 2 reizes nedēļā. Es dejoju dažāda tipa dejas un tad ir jūra. Tu atrod laiku vēl braukt uz tuvējo pilsētu? Tas nav viegli. Jā, es reku pasūdzējos. Tas nekas, tas ir pilnīgi normāli. Bet, man nav variantu. Savādāk nav labi. Redzi? Kaut kur mums ir jāizrēģē un kaut kas ir laiks sev. Tā ir pamat vajadzība, kas ir jānodrošina. Vismaz manā gadījumā man jāatrod laika savādāk. Es neesmu forša. Es jau uzdodot to jautājumu arī gribēju uz to arī velku. Es jau kaut kādu jautājot, kaut ko apakšā lieku. Es pati esmu jau ļoti sen sapratusi, ja es nebūšu mierā pati ar sevi, es nebūšu ne laba mamma, ne laba sieva, ne labs cilvēks. Tev ir tā mīlestība pret sevi jākultivē un jāsaprot, ko tu gribi, vai ne? Tu esi savas vajadzības apzinājusi un šeptē. Un tad, ja kāds saka, tas ir grūti vai tas ir grūti, tad tu vienkārši, es domāju, pietiekoši negribi to. Tad tā nav tik liela prioritāte. Ko tu saki? Protams, ka vieglāk ir sēdēt divānā vai apēst čipšus vai iedzert vīna glāzi vai parunāt ar draudzenēm. To arī šādi tad vajag, vai ne? Jā, bet tas ir daudz vieglāk, kā paņemt to laiku, pateikt, ka, hei, es tagad uz treniņu, un tad sākumā tas pārējiem arī nenāk viegli. Bet sistēma reizēm ir laba. Es neesmu sistēmas cilvēks, bet sistēma reizēm ir laba. Un tad, kad tas sistemātiski aiziet, tad tu vienkārši ej un dari. Tieši tas nav, reizēm šauri negribu, bet tu ej un dari, jo saprotu, ka tā vajag. Un bērni jau mācās, viņi redz, vēro mūs, kā es attiecos pret sevi, kā vīrs attiecās pret sevi, vai ne? Un viņi caur mums iemācās tās prioritātes savā dzīvē. Ja es mīlu sevi, tad es ļoti skaidri viņiem esmu spējīga definēt, ka kādreiz es viņiem mainīju pampers, un es patiešām negribu, ka viņiem tas būtu jādara man vecumdienās, un tāpēc arī es dodos uz sporta zāli, 3 reizes nedēļā, zumbu un viss pārējais. Tu esi tāpat ar mani braukus ar riteni un kusties, cik tik no viena vari. Tu smelies tur tādu laimes sajūtu arī, tajā kustībā. Jā, tā ir viena no mazajām laimītēm, protams. Labi.
Es ik pa laikam pieminu un stāstu, ka, kā jau arī es esmu aingurniece un tu esi aingurniece, un tās dzīves kaut kur ir savijušās kopā. Es zinu tavu mammu zina mani, un mēs visi viens otru ļoti, ļoti, ļoti labi zinām. Un atceroties savu bērnības, vienmēr smaidu. Tur visi atceroties tās ģimenes pasākums, kur mēs sīkie skraidījām, visi zem galda, un tie bija rožu potēšanas laiki. Un vienā no pētījumiem arī es lasīju, ka atmiņas padara mūs laimīgākas. Kā tev ir ar dažādām atmiņām? Noteikti, ka tā ir, bet tā ir savu veidu atraušanās no realitātes, kad mēs varbūt negribam, de facto šodien šajā mirklī, kur mēs esam, kad mums reizēm ir ērtāk ārē, kā bija forši, tad atcerēties. Tā, manuprāt, ir kaut kāda, varbūt, slēpšanās no šī brīža vēlmes nedarīt, lai būtu labāk. Varbūt par to derēs domāties. Bet es vienalga smaidu. Jā, atmiņas ir forši, bet ja mēs pārāk jau grēju, kā tur bija toreiz, ka tas tomēr kaut ko parāda, kad es te kaut ko negribu risināt šobrīd. Kaut kas te ir sastrēdzis, bet tas ir mans redzējums par to. Atslēgas vārds ir pārāk ilgi. Jā, atmiņas ir forši, bet ja mēs sistemātiski par to runājam, kaut kas tur nav. Jā, tas ir ļoti, ļoti, ļoti labs redzējums, un man ir, es dzīvoju vietā, kur arī tie notikumi bērnības risinājās, un man ejot caur sētu, tas viss ir tādā ļoti dzīvā atmiņā, tādā foršā atmiņā. Es pat smieklus dzirdu un to visu atmosfēru, kas kādreiz bija, jo tiešām kūdras smaržu sajūtu. Ja? Tev ir spēcīgs nospiedums. Ļoti spēcīgs. Mēs ar brāli uzaugām zem rožu portēšanas letektīm, ja? Un tāpēc tas vienkārši nevar būt, savādāk. Ja? Es ar vissiltākajām atmiņām to visu tādu atceros, ja? Bet par siltām atmiņām, tāda no bērnības, kas man ļoti, ļoti spilgti ir, kad tētis man brauc pie manis, mēs kopā nedzīvojām, viņš man ņēma un ved uz jūru, mēs lasījām dzintarus. Jā, mēs staigājām gar jūru un daudz lasījām dzintarus. Kolosāli. Un tas ir man tāds... Bet tētis tev vienmēr ir bijis tāds klātesošs? Vairāk vai mazāk, jā. Vai ne? Jā. Un tādas foršas siltas atmiņas? Ar pārāvumiem, bet šobrīd mums ir unikāls attiecības un... Man jums jāpasaka, ka Madara ir maģistrāta juriste, bet šobrīd viņa ir pilnasinīga uzņēmēja Aingurē, kafejnīcas vieta 62 īpašniece. Un tā nav reklāma, tie ir fakti, ar ko mēs katrs šeit Aingurē nodarbojamies. Un Madara, varbūt tev ir pašai ko piemetināt vēl. Kāds bija tavs mērķis, ka tu gāji kaut kur mācīties prom no Aingures pēc vidusskolas vai pirms vidusskolas? Sanāca, ka aizgāju pēc 9. klases, kā jau spītnieka raksturs, prom no visiem. Pati varu. Iestājos kaut kādā purčikā, kaut kādā skolā. Es pat neatceros, kā viņi sauc, kaut kāds tehnikums, ne tehnikums. Vienmēr sekot uz pārtikas tehnologiem. Un tad man vecais teica, ka šitā neies cauri, ka tie dokumenti ir jāņem ārā un atpakaļ vidusskolā, kad vidusskola ir jāpabeidz, un tad tu varbūt pēc 3 gadiem sapratīsi, kurā virzienā tu tomēr gribi iet. Un tad es paklausīju, un tad tā arī notika, bet paskatāmies, kur es esmu šodien. Un atkal klātesošs bija vecais tētis. Jā, bija. Bet pārtikas tehnoloģija nekur tālu nav palikuši. Šodien man ļoti tā zināšanas nodara, un man apkārt ir cilvēki, kas man pastumi, pamāca, parektē, kā vajag. Un, viņš paredzēja, viņš zināja, ka varbūt tai ēkā kādreiz uzradīsies tā tukšā telpa, kur tā pārtikas tehnoloģija noderēs. Viņš tev tā kā virzītā bišķiņa. Jā, bet tas gan manas iegūtās zināšanas uzņēmēja darbībā ļoti daudz nodara, kas ir ikdienas ar juridisku jautājumu risināšanā, kaut vai elementāru līgumu sastādīšanā, izlasīšanā, muļķību neparakstīšanā un jautājumu ērtu un neērtu uzdošanā. Tas ir tāds bonus šajā visā. Te atkal mēs zinām, cik tu esi tieši, precīzi un zini, ko tu gribi. Jā. Vai ir bijis kāds posms tavā dzīvē, kad tu devies laimi meklēt kaut kur citur? Laimi meklēt... Tas noteikti
nebūtu korekti teikts, bet, ja mēs skatāmies no manas mammas viedokļa, tad jā, viņa mani paņēma pie sevis uz gadu, uz īriju. Es gadu nogāju skolā, Hartstown Community School, nomācījos ar visām izrautošajiem tiesībām un pienākumiem, sapratu, kas ir disciplīna, kas ir skola kavēt nedrīkst, jo tad tev ir zīmoks par nokavētām 2 minūtēm vai 3 minūtēm, tev ir pēcstundas par to, paskaidrojumi. Tas viss bija ļoti sen, un Latvija no tā bija ļoti tālu, man tas viss likās, wow, kas tas tāds ir. Un man bija forma, kas bija rietīgi forši. Man žēl, ka nav šobrīd Latvijā visur, jo tas atvieglo dzīvi gan vecākiem, gan skolai, manuprāt, tādu papildus prestižu iedod, ka tas ir forši. Jā, es nodzīvoju gadu tur, es ļoti uzlaboju savas angļu valodas zināšanas prasmes, jo neilgi pēc tam, kad es atgriezos pēc gada, bija 9. klases eksāmeni, ko es ļoti labi nokārtoju. Noteikti nebūtu nokārtojusi, ja būtu palikuši šeit. Tā atkal bija mana unikāla pieredze, bet es jau tad sapratu, ka es esmu patriots līdz kaulam. Un pa visām varītēm teica, mammai, jebko, tikai gribu mājās. Nu jā, tāpēc es kaut kā pieminu arī vairākās sarunās, ne tikai ar sevi par to laimes meklēšanu, ka mēs tie mazie sprīdīši. Kaut kur mēs pataustamies, pamēģinam, vai tā zāle ir zaļāka, bet tā sirdī tā Latvija un gribas mājās. Bet tā vienmēr arī ir pēc jebkura ceļojuma. Es aizbraucu kaut kur uz nedēļu vai 2. Ir forši, ir tā kultūra, kardināls, pieredzes, ēdienu, viss ir forši, tā sajūta, ka tu pabaudi. Bet gribas mājās, gribas to cepto kartupeli pēc tām 2 nedēļām un kefīru izdzert. Tev 2 nedēļas, man 3 dienas jau ir vakars uz ezeru. Gribas to ceļojumu, gribas izbraukt, un 3. dienas vakars ir viss, man jau asars acīs, es gribu mājās. Jā, mājas, tas ir mājas, kur atgriezties. Man vectēvs ir tādu zīmi no metāla izgrabta un pielikta mājā, kurā es uzaugu pie kamīna mājas, kur atgriezties. To tu mums arī teici filmā, ko mēs taisījām. Jā. Man tik ļoti tas iespiedies atmiņā. Es esmu uzlikusi sev zīmi, mēs esam Latvija. Un arī, kad gājām Santiago ceļu, es nezinu, kas mūs ir audzinājuši, tā tie mūsu vecāki tik forši, ka es domāju, ka manas pieres ir rakstīts, ka es esmu latvieta, un es neko nevarēju atļauties izdarīt, papīru kaut kur nomest vai vēl kaut ko. Nu, man tas arī nav tādā manā dabā, bet es vēl papildus īpaši piedomāju, vai visais mums paliek kārtībā katrā alberģē, ja? Un tas ir forši, kad ik viens ienākot arī pie tevis mājās, pie manas sētā, tu jau definē skaidri, ko mēs domājam. Un ja tu esi Latvija, tad uzvedies, kā pienākās. Jā, katrs mazais latvietīts mūsos ir tādā vai nu lielākā briedumā, vai vēl aug. Man ļoti patīk, es ar tevi varētu runāt un runāt. Bet man tev ir jāuzdod viens jautājums, ja? Tā kā es tevi pazīstu visu savu dzīvi, un tu pati pieminēji, ka tu esi strauja, tad citreiz tev arī komunikācijā ar cilvēkiem sanāk tāds straujums, un ko tu teiksi cilvēkiem, kuri saka, ka tu esi asa? Manuprāt, es esmu asa vietā. Es esmu gan strauja, gan asa, un parasti man ir kāda komunikācija ar cilvēkiem, kas mani nepazīst, man jau visiem nav jāatklājās, kad visi mēs esam ievainojami, visiem mums savi plusiņi un savu mīnusiņi. Es esmu iespējams asa, bet vai nevietā? Man mēdz arī no ģimenes kāds pateikt, kad es esmu asu vai šarpu. Tas ir tas, kad es ātrāk izdaru un tad domāju. Bet, ja vajag, es varu atvainoties. Nē, nevajag atvainoties, es domāju. Ir reizes, kad man ir nācies atvainoties, kad es saprotu, jā, šitien varbūt tā nevajadzēja. Bet vai es esmu asa uz 3 personām, kas man nepazīst, es nedomāju. Es esmu prasīga. Es tieši gribēju pārdefinēt. Varbūt citiem no malas liekas asa, bet es tevi pazīstu, un tu vienkārši esi tieši un prasīga. Jā, tas ir mans pirmais, kad man arī šodien bija viena intervija ar cilvēku par darba attiecību uzsākšanu, un es tā arī... Tu zini, ko tev vajag. Tā arī es teicu, ka ir šādi, es saku, ar mani ir pa lielam viens nosacījums. Esi patiesas pret mani, un ja ir kaut kas runājams, izrunājam.
startā, vai ir situācija, izrunājam, nevis kaut ko tur gaidam, mīņājamies. Ja man nepatiks, es pateikšu. Es esmu tieši, un tā kā tu minēji, es zinu, ko es gribu un ko man vajag. Varbūt cilvēki vienkārši reizēm nav pieraduši. Jā, iespējams. Tiešums liekas tāds pārāk liels asums uzreiz, bet tikai tā varbūt iet uz to, ko tu gribi. Jā, jo īpaši šajā sfērā, tu nevari būt labs visiem. Tieši tā. Un ja tu kaut ko gribi sasniegt, tev tomēr ir jābūt kaut kādām hierarhiskām attiecībām, kas ir, darba devējs, darba ņēmējs, un tu zini savus pienākumus, kas tev ir jādara, un ja tu viņus nedari, tad, manuprāt, kad es kā darba devējs, esmu kaut kādā mirklī tiesīgi pateikt, hei, stop, tā kā šī ir tā līnija, kuru mēs nepārkāpjam, jo mums ir šīs pakļautības attiecības. Kad, ja tu nedari savu darbiņu, tad es tā kā varu pateikt, varbūt pievērs uzmanību šim vai šim vai šim, jo, mums par to ir paredzēts atalgojums. Normāls tiešums. Jā. Normāls tiešums. Es to tā uztveru, varbūt tiešām cilvēki to redz savādāk, bet es nevaru atbildēt par to, kā viņi jūtas vai uztver lietas. Tieši tā, un tavi rezultāti un darbība liecina par to, ka tu esi apņēmības pilna un tu dari to, ko tu gribi. Tu jau sen vairs neguli virzienā savu mērķi. Tu jau sen esi aizgājusi un izdarījusi to, kā visu vajag. Vai tev sniedz gandarījumu arī tas, ka tu zini savas dzīves kaut kādu jēgu, tu definē viņu? Tas tā triviāli skan. Jā. Ja es viņu nodefinētu būt labam cilvēkam, arī labam cilvēkam ir vairākas definīcijas. Labs, man ir viens labs, tev ir cits labs, un vēl kādam cits ir labs. Kādam ir labs, kurš nav tieši. Jā, tieši tā, kurš ir glauda pa galvai. Un man divkosība vispār pēc būtības ir cilvēks un divkosība ir ļoti cieši roku rokā iet bieži vien, bet man tik ļoti nepatīk divkosība. Tā ir, tur neko nevar izdarīt. Mēs esam ļoti, ļoti dažādi, ja? Jā, un es to sev atgādinu, ka mēs tādi esam, bet tas ir laikam mans lielākais triggers divkosībā. Bet atgriežoties par tavu jautājumu par definēt dzīves jēgu, es neesmu viņu definējusi. Būt, kā jau es teicu, neviens mums nav solījis rītdienu, un vienkārši būt te šodien. Tagad saruna ar tevi. Un dzīvot foršu dzīvi. Vienmēr tas izdodas, protams, kā jau es teicu, ir savi augšiņas, lejiņas, labās dienas, sliktās dienas, bet to es arī gribēju tālāk teikt. Es jau daudzās sarunās esmu nonākusi pie tā secinājuma, ka ikvienam no mums laime nāk tādos viļņos. Te augšā, te lejā, te augšā, te lejā. Īpaši tad, ja mēs tiešām definējam, ka tā laimīte ir tie mazie ikdienas mirkļi, tas mirklis ir te, tas mirklis ir te, vai ne? Ko tu teiksi? Jā, noteikti. Man ir bijušas situācijas, kur mēs ar ģimeni kaut kur esam vienkārši pie jūras kaut kādā dienā randomā sēžam mūsu mīļā vietā, kur mēs ar ģimeni braucam, bērni tur spēlējās ar traktoriem, smiltīs. Tā nebūtu nav vasara, tas ir vienkārši marts, kur bērni kombinzonos to dara. Saulīt spīd un tev ir tā sajūta, Es nezinu, kā laime definējas, kāds ir, bet man ir tā sajūta, šī ir laime. Ka tev ir tā pilnības sajūta, kaut kādi tie mazie mirklīši tiešām, vai, nezinu, braucam ar riteni. Mēs visi kopā kaut kur braucam, un nevienam nepārmet neko, neviens nekasās, arī bērni savā starpā mirklī nekasās kādam, un tev ir, kur ir. Un tu viņu tā kā to situāciju piefiksē, tā kā nofotografēs atmiņā, tā kā tu teici, jūtu šo kūdras smaržu. Un es varu par šo sadzīves posmu teikt, ka es piefiksēju šīs mazās lietas. Un tu tikko nodefinēji dzīves jēgu. Jā, iespējams. Vai ne? Tas ir tie mirkļi, dēļ kā mēs dzīvojam. Tu teici pilnību. Super, Madara, milzīgs paldies. Man pilnīgi tirpiņas uzskrēja no sarunas ar tevi. Un es parasti vaicāju tādu jautājumu visiem. Ja man būtu burinoņi šodien, un es tev teiktu, es varētu izmainīt tavā dzīvē visā, kas ir bijis, vienu lietu, vai tu kaut ko mainītu? Ilgais klusuma brīdis.
Es reiz šādu jautājumu uzdevu savam tētim. Viņš man ļoti ātri atbildēja. Es neteikšu, ko viņš man atbildēja, bet tas viņam nāca zibenīgi. Tas laikam tev ir iedzimts zināt, ko gribēt. Bet man šoreiz nenāk šī atbilde. Es nevaru pateikt zibenīgi. Iespējams, ka tāda varbūt nemaz nav. Tā arī ir atbilde. Jā. Tu negribi mainīt neko? Jo es laikam esmu no tiem cilvēkiem, kas pieturās pie pārliecības, ka viss, kas notiek ar mums šajā dzīvē, ir tā kā pilnībā par mums, ka nekas nav, neviena situācija nav pret mums. Ja mēs ilgtermiņā paskatāmies kaut kādām lietām, kas mūsu dzīvē notikuši, kaut vai sliktas lietas, pirmšķietami sliktas, ja mēs viņas ilgtermiņā pavērtējam, tā lieta vienmēr strādājas pozitīvā virzienā priekš tevis. Tieši tā. Man ir tāda pārliecība šobrīd. Es tev pilnībā piekrītu. Brīnišķīgi. Vienkārši brīnišķīgi. Es esmu ļoti priecīga, ka tu atnāci šodien pie manis, uzticējies šeit un piekriti dalīties ar visiem savā stāstā. Jo es vienmēr saku, latvietim ir jāceļ lielāki galdi, nevis lielāki žogi, lai mēs kļūstam aizvien tuvāki viens otram, dalamies un tā kā vēl vairāk esam tuvāki viens otram. Vai ne? Jā. Paldies jums! Tā bija Madara, brīnišķīga Engures uzņēmēja, meitene, sieviete, sieva. Vienkārši cilvēks, kurš dara, mīl to, ko dara un bauda savu laimīti ikdienā. Uz tikšanos jau citās sarunās. Paldies!